Labs vakars, klausītāji, Radio Tev un Lampas dalībnieki, draugi. Sapratāt, kāpēc klausītāji, ar atstiņu var piemiegt. Šis ir sarunu festivāls, tāpēc arī mēs Radio Tev šajā vakarā aicinām uz sarunu. Man likās, ka tas jādara, lai kļūtu slavens. Kā jūs redzat, jūs priekšā ir apburoša cilvēku plejāde, kur iespējams šādā sastāvā tiekas pirmo reizi, bet turēsim īkšķus, ka ne pēdējo. Tāpēc, ka viņi ir tik dažādu spektru pārstāvi, ka tik dažādas arī būs atbildes uz mūsu uzdotajiem jautājumiem šajā dienā. Ļaujiet man jums deklinēt kādu tekstu, kas paskaidro šīs sarunas tēmu. Dzīvojam laikmetā, kurā sociālajie mēdī un internets ne tikai ieņem lielu lomu ikdienas dzīvē, bet daudziem ir kā instruments savas karjeras attīstībai. Bieži vien paverot negaidītas iespējas. Sabiedrībā pazīstamu cilvēku pieredzes stāstos meklēsim atbildes uz jautājumu, kā vilinošā piedāvājumā spēt saskatīt riskus vai patiesu izdevību savas karjeras izaugsmē. Un vai patiesībā viss ir zelts, kas spīd. Uz sarunu esmu aicinājuši 5 dažādu jomu sabiedrībā zināmus cilvēkus, tāpēc katru mēs droši pavadīsim ar aplausiem. Mūziķi Samanta Tīna, dāmas un kungi. Tālākajā stūrī, kā jau uz ringu bez mazvai sauc, vai ne? Aktieris Niklaus Kurpnieks. Vistuvāk mans kolēģis, Radio Skonto rīta programmas vadītājs Valdis Melderis. Pa vidiņu, obligāti jāsaka, kur sēž. Kino režisors Matīs Kaža, gandrīz pa vidiņu. Un digitālā satura veidotājs Ingus Rutulis arī šovakar ir mums. Nu tā, draugi, ķeramies klāt, un pirmais jautājums būs tāds, uz kuru jūs varat atbildēt visi, un pēc kārtas miksējoties, bet jebkurā gadījumā katram noteikti zem šī jautājuma būs pilnīgi citādāka atbilde. Kā jums, tev, šķiet, kāpēc un ar ko tad īsti jūs kļuvāt atpazīstami? Ar ko un kāpēc? Kāpēc un ar ko? Droši ņemiet mikrofonu un sāciet. Man pirmais jautājums, kas apsēdos šajā krēslā, bija, kādā sakarā es te esmu. Jo iedomājies, paskatos uz cilvēkiem un blakus un uz tiem, kas ir auditorijā, un domāju, ko es te daru? Jo pasties, piemēram, es pat nezināju, ka trendā ir velvetens, nevis džinsens. Jā, tu vienkārši paskaties. Vienkārši velku, jā, Ingus. Tā kā es gribētu no sākuma, lai tu atbild uz jautājumu, kādā sakarā vispār. Tā. Kāds bija jautājums? Izsiti te no ritma ērtām velvet biksēm. Kā tev šķiet, kāpēc tu kļuvi atpazīstams un ar ko tieši vispār tad galu galā? Laikam primāri tas bija viens produkts. Ja tu kaut ko izdari, kas pavelk lielas masas, man tas bija kendama, bija tāda japāņu koka mantiņa. Tad tālāk es spēlēju golfu, tagad arī no golfa diezgan sāk palikt atpazīstams golferu vidū. Un, ja tu izdari lielu impaktu sabiedrības labā, kad sabiedrības to pavelkās vai dara kaut ko, mēģina darīt kaut ko līdzīgu. Tas ir viegls veids, kā, es neteiktu viegls, bet tas ir veids, kā to izdarīt. Jā. Televīzijas šovs, spilgta āriena un ļoti skaļa balss. Vispār jau, man liekas, ka tagad atpazīstamība mēra pēc kaut kādiem Instagram sekotājiem, un tad es domāju, ka dažs labs 8. klases skolnieks ir atpazīstamāks par mani. Bet es ceru, ka tās ir manas filmas un mani darbi, kas to ir veicinājuši. Tas būtu labi. Sveiki! Atsaucīga publika, patīkami. Man liekas, ka es tāpat kā pārējie vienkārši centāmies pēc iespējas labāk darīt savu darbu, un tad, kad tu kaut ko dari pietiekami labi, tad cilvēki to sāk pamanīt, un tā mēs, laikam, arī, es šajā gadījumā, filmas, kinoteātris. Pateicoties Matīsam Kažam, viņš mani pirmais paņēma kinofilmā, cilvēki, kas to nezina. Ja nopietni, tas, manuprāt, tā ir viss tāda manā gadījumā visprecīzāk atbilde jautājums, ar ko tu esi slavens. Tikko kāds tev sauc par slavenību, sāc uzmanīties. Jo tev jāpajautā, ar ko tieši es esmu slavens. Jo var gadīties, ka kādā slēptā čatā viss jau notiek, tikai tu par to nezini.
kaut kāds video tur cirkulē vai vēl kaut kas. Otra lieta, ka es esmu no tās paaudzes, kur no sākuma 10 gadus strādā uz savu vārdu, un tikai pēc tam vārds strādā uz tevi. Un kurai svarīgāk ir būt plaši pazīstamai šaurā lokā, nekā šauri pazīstamam plašā lokā. Ar kaut kādu vienu lietu visi tevi zina. Man ir svarīgi, lai esmu plaši pazīstams 10 pasākumu aģentūrās. Vai, es nezinu, 3 televīzijas producentiem esmu plaši pazīstams. Tas man personīgi ir svarīgākais, jo pēc tam tiešām ir, tā kā jūs sakat, tas, ko tu dari jau tālāk, tad rūpējas par to, lai vajadzīgie cilvēki tevi zinātu. Es ļoti priecājos, Valdi, ka tu arī vērsies uz saviem kolēģiem šajā vakarā runājot patiešo skatoties acīs viņiem. Un es tieši tā arī gribētu, lai šī saruna mums izvēršas, bez mazliet tā kā diskusija. Jūs jūtat kaut kur papildināt viens otru varat vai tieši otrādāk pajautāt kaut ko vēl, lai paskaidro vairāk, jūtaties brīvi to darīt. Virzoties uz priekšu, būt sabiedrībā atpazīstamam. Tas ir tāds tā kā vairāk sloks vai nenormāli daudz iespēju realizēšana. Kā jūs paši jūtaties? Man nebūs atbilde vai, bet, manuprāt, atpazīstamība sabiedrībā tas ir jau pieņemts, kā es saku, brīvprātīgi obligāti dzīvesveids vai dzīves stils. Vai tu izvēlēsi šo ceļu, vai tu neizvēlēsi šo ceļu. Ja tu izvēlēsi šo ceļu un tas tev ir traucējoši, tad uzdod savu jautājumu, kāpēc tu tur bāzi degunu, un tev vajadzēja padomāt kādus soļus uz priekšu un rēķināties ar to, kad iespējams kļūsi zināmāks vairāk saviem kaimiņiem sētā un vēl no blakus mājas. Manuprāt, tas ir tāds dzīves stils, dzīves veids, kas ietver sevi ļoti, ļoti daudz, un ar to ir jārēķinās. Kā saka, katrai medaļai ir arī sava otra puse, bet medaļa nevar būt bez otras puses. Un tas arī nes kaut kādus rūgtumus, kaut kādus, ka tev vienkārši varbūt gribas aiziet kaut kur. Man viens stāsts bija, es vienreiz aizbraucu, gribēju aizceļot. Ceļojumā viena pati uz Krētu, un es domāju, es braukšu viena pati, es gribu atpūsties bez neviena uz Krētu, kā tu zini? Un es aizbraucu un priecājos, beidzot varēšu atpūsties, un neviens uz mani neskatīsies. Tajā pašā vakarā atbrauca vesels autobuss ar latviešiem, un jau pēc nākušajā vakarā jau mani bakstīja un saka, tā taču ir viņa, redzi, Facebookā tā pati soma, bildē, ir. Un tā ir tā medaļas otra puse, kas, es neteiktu, ka tas ir kā sloks, bet cik pieņemošs tu tam esi, cik tu tam esi atverts un kā uz to skaties. Ja tu esi zināms un nevis laiku, kā strauss ar galvu smiltīs, tad jautājums, kāpēc tu to darīji, tev vajadzēja ar to rēķināties. Jā, es varu pakomentēt. Samanta ļoti labi visu izstāstīja. Bet vēl viena lieta no tās otras puses šķiet ir tā, ka tu kaut kādu atpazīstamību iegūst, tad tā kā attiecības ar cilvēkiem vai cilvēkiem, ko tu no jauna iepazīsti, tu tikai īsti līdz galam neizproti to segumu tam visam. Vai cilvēki ir tā kā patiesi pret tevi, vai viņiem kaut ko vajag tikai slepeni no tevis. Par to ir padomāt. Ir vēl viena lieta, ar ko tev vienmēr jārēķinās, ka varbūt tas nav par tevi. Piemēram, es varētu kādā tumšākā vakara brīdī šeit lampā Matīs sajaukt ar Denisu Ševeļovu, ja? Un parunāt par visām lietām, par kurām atbildīgs ir Denis Ševeļovs, nevis Matīs. Un Matīs tā kā... Jo, piemēram, pirms 15 gadiem es cilvēkiem atgādināju Bruce Willis. Pēc tam tiem, kas man nebija redzējuši bez drēbēm šo Jasonu Stathamu, tagad jau Džonu Malkoviču. Tāpēc vienmēr jautājums, kas ir tas matriks, uz ko tu nostrādā? Jā, varbūt ne tu esi slavens, varbūt tu vienkārši esi kādam līdzīgs vai kaut ko atgādini. Un tur ir labā puse un sliktā puse. Reizēm tev ir jāatbild par to, ko tu neesi darījis. Es, piemēram, vienreiz aizēju atvaļinājumā no radio, manā vietā strādā Kārlis Malkaus. Mūsu balss līdzīgs tā, ka mammas neatpazīst. Mamma domā, ka esmu darbā, esmu atvaļinājumā. Trakākais ir, ka viņš sarunā kaut kādas muļķības, par kurām cilvēki pēc tam apvainojās uz mani. Es aizēju pie savas Lores, ar kakla sāpēm, viņa ar mani nerunā. Izrādās, viņš kaut ko ir izrunājies par, aplokšņu, tur algām vai vēl kaut ko, un viņi domā, ka tas bija es. Tāpēc vienmēr pajautā,
Ja, ar ko tu runā? Ingus, tev ir tā bijis, ka tevi sajauc? Ar kādu? Man? Jā. Nē. Un tad nezunēji ar to, ko Es saprotu, ko tu saki, bet es tā kā nesaprotu. Es neesmu to piedzīvojis, bet es saprotu. Kungi, tālākajā stūrī. Es pazaudēju jautājumu atkal, es klausījos atbildēs. My G. Jautājums bija tātad būt sabiedrībā atpazīstamam. Tas ir vairāk kā sloks vai tomēr tu redzi, ka daudz iespēju realizēšana? Man patīk vārds atpazīstamam, nevis slavenam, tāpēc, ka vārds slavenība un slavens šobrīd ir ļoti nonivelēts ar visādiem šoviem. Un atšķirības starp atpazīstamu un slavenu ir tas, ka tu esi slavens, tāpēc, ka tu gribi būt slavens, tāpēc tu iespējams dari muļķības vai mēģini būt skandalos, un tiešām tavs mērķis ir būt slavenam. Bet es domāju, ka arī visi pārējie, pēc mana skatu punkta, kas sēž šeit, mēs visi centāmies darīt savu darbu. Un tā mēs kļuvām atpazīstami mūsu profesijā, un tas arī tālāk diezgan publiskas profesijas līdz ar to. Bet ir zināms kaifs, kad policists tevi aptur un viņš tevi atpazīst. Un tad tev ir viss pa maigo, un tad ir, protams, otra puse, ka ir kāds tēls, pieņemsim manā gadījumā, ko es kā aktieris esmu atveidojis, ka manī satiek policists, un viņam ir tieši pretēji, viņš man grib pastāstīt, kā jādara, un viņš ir dusmīgs uz mani un vispārējais. Bet, jā, jo tas, ko jūs teicāt pa medaļas otru pusi, tas jau ir visiem izrunāts, ka viens ir tas, ka tev ir kaut kādas priekšrocības no atpazīstamības, bet tā otra puse, kura nāk līdz tas, ka tev ir daudz mazāk savas privātās telpas, tas, ka tad, kad tu gribi atpūsties un, pieņemsim, festivālu aiziet uz toleti, tad tu nevari aiziet uz toleti, jo tikko ir iznācis seriāls un 4 sievietes grib ar tevi nofotografēties un tu knapi stāv, viņas nofčēsimies ar 1, 2, 3, 4. Protams, ka ir tās otras puses, kas arī to visu padara mazliet tādu nogurdinošu, jo tev ir mazāk brīvā laika. Ja tagad būtu iespēja izvēlēties, tu tagad esi, piemēram, atkal starta punktā, ja, un tu zini, kas notiks, apmēram ar tādu tā kā skatu nākotnē, tu jau paredzi izvēlēties pilnīgi kaut ko citu, vai tu to darītu? Vai iet to pašu ceļu atkal? Es izvēlētos kaut ko pilnīgi citu. Ok. Jā, jo tas ir daudz... Kas atgadījās? Nē, nekas vienkārši. Tas, ko es saku, ir kaut kāds brīdis, kad man ir tā situācija šobrīd, ka tas, ar ko es kļuvu atpazīstams, ir viens seriāls, kas pacēla to visu tādā nākamajā līmenī. Un viņš šobrīd ir ļoti aktīvs. Visi viņu skatās un visi viņu redz. Un tas prasa tādu zināmu visu laiku. Es nevaru atlaist ar čomiem vecgada vakarā tā, ka sviedri tek pa pieri. Man vajag savākties. Galvenais, lai tu sociālos tādu pašu tēlu uzturi, tad neviens tev neko nepārmetīs. Jā, redz, sociātīkli ir tā otra puse, kas savukārt agrāk bija tā kā dienas grāmata, bet tagad sociātīkli ir tā kā tīri, tev jāparāda, ka tu patiesībā neesi tik slikts, kā... Vecīt, ja tu tur izturēsies tāpat kā ar čomiem, viss kārtībā. Labi, es paņemšu šito ikdienu. Jo agri vai vēl tāpat kāds tev nobildēs, un tad viņš kļūs slavens ar to video vai bildi. Jā, starp citu, tu pat vari nebūt iesaistīts tajā, kas šo visu burbulu uztaisīja. Ja, tāpēc es, piemēram, nesaprotu, kāpēc cilvēki liek atpazīstams auto vai moto numurus. Tas tā kā katrs zina, kurš ir tas loks, kurš šitā brauc. To es nekad neesmu. Un vēl maksā baigo piķi par to. Paceliet roku, kam ir šeit auditorijā tāds numurs. Reku ir dāma. Valdi, ja tu nebūtu pateicis... Vecīt, tu nemāki uzdot jautājumu. Kurš zina kādu? Arī labi, jau vairāk roku, jā. Es gribēju pieminēt pie šī, bet tā ir arī savā ziņā ļoti liela atbildība. Ka šajā te laikmatā, kad, kā iepriekš teicu, cik ir sekotāji, kad tev uzrakstā tā meitene vai jau tīne, vai jau tikko 18 gadus sasniegusi jaunā topošā dāma, es gribu būt kā tu saproti, tā ir tā kā atbildība, vai jums ir sekotāji, kas grib līdzināties jums vai iet līdzīgiem ceļu, tā arī ir atbildība, kā tu arī sevi publiskajā telpā kaut kur arī nes. Un tā varbūt arī ir, ka tu nevari vienkārši ar čomiem nosunēt jauno gadu, kā tu to darīt, ja tu būtu, iespējams, nezināms. Un tā ir tā sava atbildība, kas tev liek divreiz padomāt. Man vēl nav bērnu, bet
Man ir vecāki, un bija viens posms dzīvē, kad man tiešām likās, ka man sociālos tīklos jāparāda, ka es riktīgi traks foršs čalis, tā teikt. Un tas pirmais katalizators bija mana mamma, kas man seko Instagramā tajā laikā, un tad man prasīja, kāpēc stāvu suņu laukumiņā pliku pakaļ, un man bija grūti to izskaidrot viņai. Kaut gan man tajā brīdī likās, tas būs riktīgi iespaidīgi. Bet tev nav 2 konti, viens ir radiem un vecākiem? Man vispār vajag tavu pieredzi, apmainīsimies numuriem, es paņemšu šo to no tevis. Jā, izskatās jums taču būs, par ko padiskutēt arī pēc šīs sarunas. Matīs, tev ir ko piebilst? Atbildot uz to tavu repliku par sajaukšanu, man bija brīnišķīgs gadījums pēc viena reiva 6 no rīta. Tur tādi 2 pusauģi pie ugunskura, tas reivs notika laukos. Un viņi saka man, tu esi tas režisors, vai ne? Es saku, jā. Nu, Kairišs, ja? Un tad es domāju, ok. Tad bija tik tumšs. Super. Tā kā gadās arī tā. Super. Man ļoti gribētos paturpināt šo, bet es ticu, ka mēs tāpat tiksim līdz kādam humoristiskam notikumam pie nākamā jautājuma. Kā atpazīt, un vai ir bijusi, ja ir bijusi, droši var izstāstīt, ja gribas padalīties, situāciju, kad, piemēram, jūsu atpazīstamību, jūsu seju, tas cilvēks, kas ir potenciālais darba devējs, ja, grib izmantot savam labumam. Kā atpazīt tādu situāciju, un vai tā ir gadījies, ka beigās sanāk galīgi čābīgi, ne tā kā bija ieplānots, vai kā tu gribēji? Jā, ir bijis Eirovīzija. Taisos braukt 2. gadu, jo pirmo mēs visi zinām, kā brauc Samantīna, tā notiek apvērsmas pasaulē un kancelē Eirovīziju. Viss notiek tā, kā tam jānotiek. Un tad pēkšņi, es atceros, mums bija tā promo bilde, tā mana bilde ar to kroni galvā ar tām rociņām. Un pēkšņi es saņemu Facebookā ziņu, hei, Saman, mums ir ļoti forša ideja, jau realizēta. Mēs esam uztaisījuši džemperīšus ar tavu to seju, ar to kroni. Paņēmuši tavu bildi, bez kādas atļaujas. Mēs esam sataisījuši, sašujuši, saražojuši džemperus. Un saka, varbūt tu arī gribētu tā kā iesaistīties, varbūt tu palīdzi noreklamēt viņus kaut kā. Bildi bija gan televīzijas īpašums, tā noteikti nedrīkst darīt, un es teicu, Džeki, ziniet, kā ir, tā laikam neies cauri. Jūs nedrīkstat tā darīt. Kā nedrīkstam? Mēs esam, viņi man nosauc, cik jau vienības ir saražots, tik būs, un izrādās man jau kaut kur ir taps jauns merčs, un par kā eksistenci es nezināju, bet jāatzīst, ka tie džemperi bija diezgan smuki. Bet nekur es vairāk par viņiem nebiju dzirdējis un redzējis kādam uzvilkt arī nē. Pārējie, droši. Man nebūs ko teikt šoreiz. Labi, bet varbūt kā atpazīt tādu situāciju? Varbūt ir kaut kas pēc kā uzreiz, tu redzi, oi, te ir sarkanā gaisma, viss, ka nebūs. Tev nāk kaut kāds piedāvājums, tu zini, uz redzēšanos, ja? Man liekas, ka mūsdienās ņemot vērā visu šo sociālo tīklu aktivitāti tieši ar cilvēku sejām un ar atpazīstamībām un tagošanām, mums ir līgumi par šiem darbiem. Tas nav tā, ka mums vienkārši uzrakstā, sveiki, vai tu varētu noreklamēt, pieņemsim tur nedēļu kaut kādu produktu, bet normāli cilvēku uztais līgumu, lai viņi saprastu. Un tur vienmēr tas līgums ir kārtīgi jāizlasa, tāpēc, ka ir vienmēr jāuzliek gala datums. Jo es pazīstu vienu savu kolēģi, aktieri, kurš 2007. gadā, kad viņš tikko bija sācis strādāt par aktieri, tika uz ādažu čipšu reklāmas ar tādu tīzlā pozā uz gadu uztaisīs reklāmu. Ir pagājuši gandrīz 20 gadi, un viņš vēl joprojām Žagarkalnā karājās tur. Viņš pats brauc slēpot, un tur viņš jaunībā ir ar tādu. Līdz ar to vajag ļoti piedomāt pie tā. Jo redz, tas, ka man ir bijis otrādi, ka cilvēks zina, ka es esmu aktieris, un viņš man uzaicina vadīt pasākumu. Un tajā brīdī viņš nezina, neko es daru, nekāds vispār esmu pa dzīvi, un viņš man iedod izlasīt scenāriju, un scenārijs ir tā kā 3. klases izlaidumā pa puķītē, un pat tur visu ciku, caku. Un tad man ir jāskaidro viņiem, ka es nesaprotu, kāpēc jūs paņēmāt mani, ja jūs gribat, lai šādi vada to pasākumu. Jo tas nav manā garā.
Tu neņemt lomu, kurā būtu ciku caku? Es ņemtu lomu, bet te arī starp citu ļoti interesanti. Jā, jo redzi, loma ir kaut kas tāds, kas jau saknē neesi tu. Man ir jāspēlē kaut kāds noteikts tēls. Bet tad, kad tu vadi pasākumu, tad tas tev nav sagatavošanās process 2-3 mēnešu garumā, kad tu vari uzkāpt un būt kaut kas cits skatūs. Es, kad vadu kādu pasākumu, diemžēl es tas pats Niklaus. Līdz ar to, ja jūs esat bijuši vienu pasākumu, ko es vadu, visi pārējie būs tādi paši nav jēgas nākt. Un līdz ar to, jā, tur es tā īpaši nesagatavojos, bet loma ir kaut kas cits, jā. Pasākums arī sauc par haltūrām? Halčs, protams, jā. Vēl ir tāds vārds kotlešnieki, ne? Vai ne? Vai, ja? Jā, kotlešnieki. Ir vēl arī uzņem dzirnavas, kotlešnieki dzirnavas. Dzirnavas. Uz cehu braucam, jā. Valdi, tev bija ko pieminēt? Labi, Man nav ko teikt. Nav vairāk, ja? Labi, viss kārtībā. Bet runājot par to izdevīgumu, bieži vien tas izdevīgums parādās parasti tā. Klausies, mēs tev pareklamēsim, ja? Tu mūs novadīs pa brīvu. Ja? Tu atnāks uz pasākumu, tu tur izdarīs pa brīvu, toties tev būs tāda reklāma. Jā, tas, es domāju, mums visiem ir vairāk un mazāk pazīstams. Un tā nelaime ir tāda, tad, kad tev vairs to reklāmu nevajag, tad savukārt kādam citam vajag, lai tu to reklāmu taisītu. Un tad, kad tev vajag to reklāmu, tad tu nevienam neesi vajadzīgs. Pilnībā piekrīt. Virzīsimies mazliet tālāk, runājot varbūt par kaut kādu vērtību noteikšanu. Tātad, jautājums varētu skanēt tā. Kurā brīdī var būt risks no tā, ka tu kaut ko esi gatavs uzņemties darīt? Tātad risks un uzdrīkstēšanās. Kurā mirklī atšķirt vienu no otra, lai beigās nesanāk pašam kaut kādas problēmas ar to visu? Bet kas ir pats svarīgākais par risku? Piemēram, es 17 gadus vadīju pasākumus, visdažādākos, sākot ar ballīti, guļbūvs, pirtiņā un beidzot ar, pieņemšanu prezidenta pilī un tam līdzīgi. Un tad vienā brīdī tev piedāvā spēlēt mono izrādē Seksa guru. Tu varētu. Es 4 gadus spēlēju. Tā jau viss kārtībā. Nospēlēju 40 izrādes, bet tev tobrīd bija 12 apmēram. Jā. Tagad es aizietu. Jā. Taču. Lūk, un tagad tev ir dilemma. Tev piedāvā spēlēt Seksa guru. Pirmkārt, es cilvēkiem, kas piedāvāja man spēlēt Seksa guru, es teicu, jūs ar mani sievu esat runājuši. Ja viņi uzzinās, ka es spēlēšu izrādē Seksa guru, viņi man izrēks no mājas ārā. Viņa teica, neuztraucies, tu neesi tas Seksa guru. Seksa guru ir viss, kas atnākuši uz izrādi. Un tagad tev ir dilemma. Uzņemties kaut ko, ko tu nekad neesi darījis, un riskēt ar visu savu reputāciju 17 gadi. Jo tur zālē sēdēs tavu aģentūru vadītāji, tavi producenti, tavi klienti. Un no otras puses, tā ir iespēja strādāt ar profesionālu režisoru, ar Oļegu Šapašņikovu no Daugavpils teātra. Tā ir beidzot iespēja saprast, kā vispār teātris strādā. Tā ir iespēja beidzot saprast, ko tu dari uz skatuves tos 17 gadus un kāpēc tev reizēm sanāk. Un te tu vienos svaru kausos lietas visu, ko tu esi līdz šim darījis, un pretī tev ir iespēja iemācīties kaut ko jaunu. Viņš saka tā, tagad tev būs 29 lapus teksta, jāiemācās no galvas. Bet neuztraucies, tev būs tāda planšetīte, tas būtu tā kā televīzijas studija, tu tur lasīs no planšetītes, ja tu aizmirsīs tekstu, viss kārtībā. Pēc tam viss tiek pārspēlēts, tā būs tāda viesistaba, sanāk viesi, un jūs ķipa runājat par seksu. Es saku, bet es neatcerēšos 29 lapus teksta, nekad neesmu atcerējies. Lielākais, ko esmu atcerējies, bija bērndārzā rūķīši un mežavecis, laikam dzīvolis, garākais. Viņš saka, zini, kas ir? Varbūt reizēm ir vērts patrenēt smadzenes. Un tev nav nekāda argumenta pret to. Sliktāk bija ar to filmu Jaungada taksometrs, kuras spēlēja Dzintaru. Dzintars, tas ir tāds vienīgais sliktais tēls tur. Un man sāk, pēc tam, kad tā filma iznāca uz ekrāniem, tad man klienti sāk sūtīt dīvainas īsziņas. Man bija vienreiz arī sarunāts kāzas vadīt, un Līgava, pirms mēs sarunājām, Līgava nākamajā tikšanas reizē bija gatava atcelt kāzas. Ne kāzas, bet manu piedalīšanos tajās kāzās. Lai tu saprastu, kas ir Dzintars tajā filmā. Kurš ir redzējis Jaungada taksometrs? Paldies. Kuram patika tēls Dzintars? Paceliet roku.
Tieši nevienam. Nu, lūk, lai tu saprastu, kas ir Dzintars, pēc šīs filmas iznākšanas satieku vienu čalu restorānā. Ei, Dzintars! Viņš saka. Es saku, jā, filmu redzēju? Jā. Nu, filmu sūds, bet to tur labi spēlēja. Un es gribēdams tā kā pateikt, nu, man jau baigi nebija jātēlo. Viņš saka, jā, tā jau runā. Kungi, droši. Man liekas, man ir paveicies ar to, ka es lielākai daļai projektu, kuros es strādāju, pats esmu iniciators, un tad tur iebersties ir pagrūti. Bet man liekas, ka aktieriem gan ir tāda dilemma, droši vien, ka pie katra scenārija izpētīt gan rūpīgi, kas tas tāds ir, kas ir tie cilvēki, kas to filmu taisa. Jo teātrī mazāk var iebersties, tur vienkārši mazāk skatītāji, bet filmā ir tāds mēdījis, kurš paliks uz ilgiem laikiem, ja tu tur kaut kādu krinžu uztaisīs, aktieri spēlē, tad to tev atgādinās vēl tavu mazbērni. Tā kā, jo to, ko tu skatos, nospēlēs, to neatcerēsies, bet kino tas ir iegrabts laikā, jā. Un tur droši vien Niklāvam varētu būt interesanti. Kā tu izvēlies, piemēram, kurus kino projektus tu pieņem, kurus tu atsaki, vai reklāmas un cits? Jo mums kā režisoriem, man liekas, ka tas ir citādāk nekā aktieriem. Tas ir tāds nezināmais lielums, kas tur beigās sanāks. Tāpēc, ka jebkuru tekstu, jebkuru ainu, kura ir uzrakstīta, var nospēlēt brīnišķīgi, var uzfilmēt brīnišķīgi, var nospēlēt sūdīgi un var uzfilmēt briesmīgi, tā, ka tu izties pēc pilnīga idiota tajā. Un līdz ar to vienīgais, kas ir patiesībā tad, kad es lasu scenārijus, es izlasu scenāriju tīri, lai saprastu, kas tur būs jādara, bet vai es piekritīšu projektam, tas ir tikai un vienīgi atkarīgs no kas viņu filmē un kas viņu rada. Un arī tad tu vēl līdz galam nezini, jo varbūt viens ļoti ikonisks tēls aktierim, kas velkās līdzi visu dzīvi, viņš nekādu vairs nevarēs aizmukt no viņu. Nu, mēs izzinām, piemēram, Ugunsgrēku un Ģirti Česteri. Ģirts Česteris ir manā skatījumā viens no izcilākajiem latviešu aktieriem. Bet viņu režisori negribēja ņemt izrādēs, tāpēc, ka viņi negribēja, lai uz viņu izrādi nāk un skatās uz Leonu. Jo tiešām ir, Leons malacis, bet viņš tur spēlē pilnīgi citu cilvēku, un tas izrādē noņem tādu atsevišķu. Un redz, mūsu kā aktieru profesijas specifika ir tā, ka mēs gribam būt pietiekami zināmi industrijā, lai mūs gribētu ņemt uz filmām. Bet, ja mēs kļūstam pārāk zināmi, tad ir tas bedres laiks, kad neviens tevi negrib ņemt, tāpēc, ka visi tevi atcerās no iepriekšējiem projektiem. Jā, bet ar Holivudas aktieriem arī ir līdzīgi. Nu, ir tas teiciens, ka viņš ir dzimis tajā lomā, ja viņš dzima priekš šīs lomas. Nezinu, Neo no Matrixa, ja Keanu Reeves vienmēr vilksies līdzi. Jims Kerijs, Ace Ventura vienmēr. Džonijs Depps, Karību jūras pirāti vienmēr. Jā, bet visi no šiem aktieriem, ko tu nosauc, tie bija viņa lielākie popstiki, tā teikt, kas bija labas filmas, bet viņi bija popstiki. Viņiem visiem ir arī izcilas filmas, un viņus ņem, tāpēc, ka viņi ir labi aktieri. Un Holivudā ir bišķi citādāk. Tu nekļūsti slavens ar Holivudas filmu. Lielākai daļai no tiem aktieriem jau kaut kur iepriekš ir bijusi iespēja parādīt, ka viņš ir labs, un tad viņš nonāk kādā īpašā lomā, kur tā kā producents jau zina, tagad uztaisīsim viņu par zvaigzni. Tas tāpat kā ar Kristapu Porziņu, tad, kad viņu ņēma NBA, viņam piešķīra atsevišķu cilvēku, kas iemācīja viņam uzvesties. Tikai tāpēc, ka viņi zināja, ka viņš būs slavens. Tāpat šis Draugi seriāls, pieļauju, ka daudz no jums redzējuši. Viņiem režisors tā arī pateica, viņi visi savācās kopā un pēdējo dienu izgāja ielās, jo zināja, ka nākamajā dienā sāks rādīt šo seriālu, un viņi vairs nevarēs paiet pa ielu. Līdz ar to ārzemēs daudzi producenti zina, ka šis būs grāvējs, vienalga labs vai slikts viņš būs. Latvijā tas tirgus nedaudz citādāks ir. Mums nav tik izteiktas zvaigznes režisori, kas vienalga, ko uztais, neskaitot Matīs, protams. Viņš paņem labus aktierus un taisa labus darbus. Nē, bet mums nav tāds viens seriāls vai viena filma, kas protams, pēc limuzīņa Jāņakas krāsā, kas būtu tik ikonisks, ka cilvēki vienmēr būs tie paši tēli. Ingus, kāds bija jautājums vēlreiz? Mēs varam iet arī tālāk, viss ir kārtībā. Mēs varam iet arī tālāk. Tu vari uzdot savus jautājumus vienkārši. Būs labi. Bija kaut kas par riskēm, man liekas, pirms tam, jā? Jā. Kurā mirklī risks? Veikt riskus, balstoties uz aprēķiniem, nevis emocijām. Jo, piedod, pats nosaukums Kendama jau ir rēcīgs, jo tev nebija bail, ka tu turmāk sauks par Mr. Kendamu.
Man bija arī daudz draugu, kas heitoja un teica, ko tur dari, tu bankrotēsi. Un, jā, tad, kad viņi sāk dzirdēt, kādus ciparus mēs nesam iekšā, tad viņi visi nāca. Mēs tagad neminēšu, bet diezgan labas. 100 eiro. Vairāk. 1000? Vairāk. Nu, katrā ziņā mana paudze ļoti labi zina šos džekus abus ar Prusaku, ja nemaldos, ja? Jā, kas darbojās. Viņi tiešām kļuva slaveni un ar Kendamu. Un manas paudzes džeki, viņi zina, un mēs visi skateparkā visiem bija Kendamas. Un tad tiešām, ja tajā laikā man pieņemsim iedot kāds Kendamu un pateikt pārdot šito, un es viņu iemest tajā pašā miskastē, bet čaļi uztaisīja milzīgi ažiotāžu, visiem Latvijā bija Kendamas. Un tas ir jāmāk, jā. Sakiet, lūdzu, dārgie viesi, kāda ir visizplatītākā kļūda cilvēkam, kad viņš kļūst atpazīstams vai slavens? Nu, kādu kļūdu viņš mēdz pieļaut pašā sākumā? Vai varbūt jūs arī paši no savas kaut kādas tādas perspektīvas varat teikt? Es sākt, man ir bijuši arī draugi, kas paliek, nezinu, teiksim, reperi, kas sāk palikt atpazīstami un sāk viss labi notikt, nāk koncerti. Nāk kaut kādas naudas iekšā, un tas, ka cilvēki uzreiz nedomā par nākotni. Kad tikko mēs tev sāk labi iedzīvēt, tev vajag uzreiz sāk domāt par nākotni, kā tu visu vari saplānot tuvākos gadus, jo tas viss tikpat ātri, kā sākās, arī var beigties. Un ja tu nedomā par nākotni, vienā brīdī tu attapsies atkal. Ko nozīmē domāt par nākotni kādā ziņā? Sākt izdomāt kaut kādu plānu, ko tu darīsi. Nevis vienkārši tu kaut ko izdomāji, kaut kas notika, kaut kas izdevās, un ja tu bez kaut kāda konkrēta plāna neko nedari, tad tas viss var arī apstāties vienā brīdī. Tu domā ieguldīt arī kaut kur un tā? Ieguldīt varbūt ne tikai finansiāli, bet nezinu, arī sevī pašā. Būvēt savu to atpazīstamību, personību, to kāds tu esi, ar kādiem, nezinu, tu brandiem, kompānijām, cilvēkiem grib strādāt un to tā kā nospraust. Un ja tu to zini, tad ir daudz vieglāk sasniegt mērķi. Tāpat kā ar kuģi, ja tu ar kuģi kaut kur random brauc vai ar mašīnu, ir ļoti maz iespēja, ka tu aizbrauks tur, kur tu actually gribi aizbraukt. Ja tu nezini savu gala mērķi. If that makes any sense. Man liekas, ka galvenais ir braukt. Vienalga airēt, ja tev nepūš vējš, tad airē izmisīgi vai, es nezinu, tirina kājas, vienalga, lai tā lieta iet priekš. Darīt. Vai radītāja gadījumā radīt, vienalga ar ko. Man bija diskusija ar kādu ļoti populāru aktieru, starp citu no tā paša Ugunsgrēka, par to, cik mēs saņemam par pasākumu vadīšanu. Viņu uzskats bija labāk strādāt vienreiz mēnesī un saņemt 10 reizes vairāk, nekā strādāt 10 reizes un saņemt 10 reizes mazāk par katru. Jautājums, kā tu vari kļūt par profiņu, ja tu strādā vienreiz mēnesī. Īstenībā par profiņu tu vari kļūt tikai tad, ja tu esi nonācis visās iespējamos mēslos, kas var notikt tavā darbā. Tu esi piedzīvojis visas izgāšanās veidus, visās publikās, uz visām skatuvēm. Tu esi, principā, ja tu nevari uztaisīt 2 stundu stand-upu par savu izgāšanos, tu neesi profiņš. Tātad tev ir jāstrādā tik daudz, lai tu varētu mierīgi uztaisīt stand-up uz 2 stundām, kur non-stopā tu stāsti, kā tu esi izgāzies. Un otra lieta, ka uzreiz ir prasīt to cenu, ko tu dzirdi, ka šajā tirgu ir tādas cenas. Ja cilvēks tikko ir kļūst slavens, viņš paprasa, cik tu saņem par vakaru, un viņš uzreiz prasa to pašu. Un trešais, ierasties uz pasākumu, pieņemsim, pasākumu vadītājs vai televīzijas redzījuma vadītājs, ierasties un uzskatīt, ka darbs ir padarīts. Kas ir? Es jau atnācu. Ko tu vēl no manis gribi? Un, diemžēl, es no klientiem diezgan dzirdu, ka tā uzlecošā zvaigznes, tā ir viena no tādām galvenajām kaitēm, no kā cilvēki cieš, ka viņam liekas, ka viņš ir atnācis un darbs ir padarīts. Bet vai šajā gadījumā ir atkarīgs arī, kāds ir vecums konkrētā cilvēka? Respektīvi... Tu domā, ka veci cilvēki nevar būt iedomīgi? Nezinu, viņi ir vairāk. Es domāju, tu kaut ko gribēji teikt, pareizi, Niklau? Man liekas, ka jautājums bija, kas ir lielākā problēma, kas notiek ar cilvēku, kurš kļūst atpazīstams. Tad manā skatījumā lielākā problēma ir tas brīdis, kad tu kļūsti atpazīstams un tu to sāc uztvert par galveno. Tāpēc, kā mums visiem šeit, mums ir savas profesijas, un tas, ko es sākumā teicu, ja es kļūstu atpazīstams, tāpēc, ka es labi daru savu darbu, līdz ar to es esmu aktieris, un ja es gūstu kaut kādu atpazīstamību, un tad Instagramā sāk man sekot cilvēku, un es saprotu, šitais ir tas, kas man jādara, un es mēģinu turpināt būt slavens, nevis labi darīt savu darbu, man liekas, tas ir tas grāvis. Piekrītu, ka ir grāvis, tas ir tas grāvis, bet ko es no savas pieredzes varu teikt un novērojāt, jo tomēr tas
mirklis, kopš es kļuvu atpazīstami, ir pagājuši 14 gadi. Jā, tieši tik daudz. Un ko es novēroju, teiksim, nākošais televīzijas jauno talantu šovos, man pēc tam šķirstot žurnālus vai lasot kādas ziņas internetā pēc kādu publisku pasākumu, kur rakstīts ir pulcējās slavenības, pulcējās sabiedrības krējums. Un tad paskatoties, kas ir šīs slavenības vai sabiedrības krējums, tad man ir jautājums, ko šis cilvēks izdarīs, ko šis cilvēks izdarīs, šis cilvēks izdarīs. Šis cilvēks ir bijis 2 vai 3 reizes televīzijā parādījies, un viņš ir slavenība. Un tas, manuprāt, ir jau tādā, kā man personīgi šķiet aiziet mazliet tādā problēmā, jo jauniešiem šķiet, ka tas ir ļoti viegli sasniedzams, un es aiziešu tur parādīšos, nezinu, novilkšu bikses, būs super, es būšu slavenība, man Instagramā būs ļoti daudz sekotāju. Un otrs atkal, ko es gribu teikt, ka šodien mūsu laikmetā, manuprāt, ir pamainījies tas, kas esi tu, kas ir tavas vērtības, cik profesionāls, kvalitatīvs tu esi, vai tu vari uztaisīt 2 stundu stand-upu ar saviem visiem failiem, savā pieredzē, bet šobrīd, diemžēl, ir noteicošais tava statistika, tavi reitingi, cik tev ir laiku, cik tev ir rīči, insaiti, un tikai tas šodien nosaka vērtību, un tas ir diezgan skumji, un pazūd tās iekšējās motivācijas tam, lai uzpičotu tās kvalitātes. Es nesaku, ka tas ir visur, bet tas ir tāds mans novērams. Paldies! Bet tu to tikpat labi var uzskatīt arī par slēptajām rezervēm, Samanta. Tu var uzskatīt tā, ja pēkšņi man neies, es vairāk uzspiedīšu uz tiem sociālajiem tīkliem un lietas aizies, jo tā ir. Šobrīd visi grib to, ko visi grib. Vēl viens, starp citu, kļūda, ko reizēm cilvēki domā, ja es strādāšu mazāk parādīšos, es būšu vērtīgāks. Īstenībā ir tā, ka tas ir tāds aitu bizness. Visi grib to, ko visi grib. Jo ja tevi neredz, tevi nevar gribēt. Nu, piemēram, pārsvarā tevi aicina darīt kaut kādu darbu, vai nu pēc tā, ko redzējuši tevi darām televīzijā, sociālos, pasākumos, dzirdējuši radio. Vienīgais, ka jārēķinās, lomas atšķirās. Nu, piemēram, radio mums jārunā ne vairāk kā 2 minūtes pēc kārtas, citādi kļūst garlaicīgs. Konferencē bišķi citādāk. Bet to sociālus var uztvert arī kā tādu rezerves variantu. Ja pēkšņi neiet, nu tad sāksim bliest sociālus. Tā kā varbūt tas ir pozitīvi. Pozitīvi tas, ka šobrīd vairāk interesē tavi reitingi, nevis tas, cik kvalitatīvs tu esi. Bet tā vienkārši ir. Bet tas ir slikti. Bet ir vēl viena lieta, Samanta. Bet kāpēc nevar būt tas, cik tu esi profesionāls, kvalitatīvs, un tad tev ir šie cilvēki seko? Tātad, kā es iepriekš teicu, tā ir atbildība. Kam tu seko, kam es sekoju, ko es klausos, kādu informācijas uzņem. Bet zini, kas ir? Piemēram, tev ir dzeltenais potenciāls, man nav. Ne tāpēc, ka tu esi dzeltenā tērpā, bet es runāju arī ar populārās preses redaktoriem. Man bija konkrēts gadījums. Man uzaicināja to laikam LNT 10 gadu jubileju operas, sarkanais paklājs un tā tālāk. Man sieva Sarmīte tolaik bija Venecijā draugiem, izklaidējās. Jā. Un mēs prātojam, viņi netika uz to pasākumu. Mēs kopā apsēdāmies un domājam, kas ar mani varētu uz to pasākumu iet. Mēs izvēlējāmies tiešām ļoti, ļoti simpātisku meiteni, foršu cilvēku un tā tālāk. Tur viss smokings, vakartēvs, viss lietas. Un, kas bija interesantākais, atradās cilvēki, kas viņai ziņoja par to, ka es ar svešu beibi esmu pasākumā, bet savukārt dzelteno presi tas vispār neinteresēja. Pastaigā pat pēdējā lapusē ielikta bilde un uzrakstīts Valdis Melders ar dzīves biedri. Tā ir normāla praksa. Un es pēc tam prasīju, bet kā tā? Mēs ieguldījām tādu darbu, lai uztaisītu furoru. Viņa teica, jā, bet mēs paskatījāmies Valdis Melders. Nē, diez vai. Tā kā neinteresanta personība, jā? Tev jābūt dzeltenam potenciālam. Kivičs ir dzeltenais potenciāls, piemēram. Ja? Tev ir jānovelk bikses, ja tu gribi, lai tev ir tas potenciāls. Es pierakstīšu, jā. Matīs, vai tu izvēlies savās filmās cilvēkus, kuriem ir daudz sekotāju Instagramā? Dzeltenais potenciāls. Tikai Niklau, citus. Nē.
Nē, es pēc tāda principa neizvēlos. Un, es zinu, ka Latvijā ir tādas filmas, kurās tiek ņemti cilvēki, kuri nav profesionāli aktieri, bet ir citu jomu pārstāvi, piemēram, politiķi, bet tāpēc, ka viņi ir atpazīstami. Bet manā gadījumā, man liekas, nav neviena piemēra, kur es tā būtu rīkojies. Bet tā var darīt. Tas varbūt var piesaistīt zinām auditoriju tai filmai, bet man tā nav gadījies darīt. Mūsu industrijas laikam ļoti atšķirās. Jo tas, ko tu saki... Ja tu pasākumu sauc par halču, tad 100 punktu atšķirīgi. Jā, man pasākumi halčus. Tu vispār citā industrijā strādā. Jā, un redzi, mūsu industrijā, kā aktierim, ir tieši pretēji. Ir daudzi režisori, un es pieļauju, ka arī Matīs kaut kādā ziņā ir tas, ka viņam ir, ka dzeltenais potenciāls ir mīnus kā aktierim. Jo, ja tu tiecies uz dzelteno potenciālu, tad tas ir mazliet zemāk nekā, ja tu tiecies uz labu, kvalitatīvu aktierisku vai kino darbu. Un mums ir ļoti skaidri Latvijā redzami, kuri aktieri izvairās no apšaubāmiem projektiem, no ļoti populāriem projektiem, bet tikai tāpēc, ka tie ir kvalitāti zemāki, tā vietā viņi pieturās pie daudz mazāk projektiem, labākiem, jo viņi grib saglabāt sevi kā mākslinieku, nevis kā publisku personu. Bet tas pats Oļegs Šapašņikovs teica, katrs konģenis vai teātra fakultātes beidzējs gribētu iestartēt ar lielformāta traģēdiju, kurā ir fantastiska dramaturģija, fantastiskas dekorācijas, un viņš tūliņ būtu gatavs ģeniāli uztaisīt lielformāta traģēdiju. Bet uztaisi Kailos Briežus, piemēram, kas iet 10 gadus uz skatuves un pelna, kas ir it kā tāda bufonāde, un par kuru cilvēki neteiktu, ka tā ir augstākā mākslas forma. Ka mūsdienās varbūt, ka uztaisīt kaut ko populāru ir sarežģītāk nekā uztaisīt kāda cita apmaksātu lielformātu traģēdiju. Bet tu vari atrast arī vidusceļu, uztaisīt kaut ko populāru un kaut ko kvalitatīvu. Piemēram, grupa Instrumenti. Viņi rada iespējams kvalitatīvāko un sarežģītāko mūziku vispār. Kas, protams, izvairīsim no džēza, bet Latvijā noteikti. Un viņi saglabā šo popularitāti, bet vienlaikus viņi nenokrīt popsikā. Viņi saglabā kvalitāti mūzikā, un tas pats ir arī kino. Matīs Kaža, piemēram, viņš taisa kvalitatīvu kino. Tāpēc, ka tu sēdi te blakus taisa pat. Bet ir tiešām, un režisors no projekta, kur es nāku, nelūgtie viesi, arī mēģina pieturēties pie latiņas, un ja viņš zina, ka šis aktieris ir ar dzelteno potenciālu, viņš viņu neņem. Paldies Dievam, viņš nezināja, ka es biju ar dzelteno potenciālu, tāpēc man paņēma, jā. Bet tas ir, mums tieši, tas ir it kā mēs esam vienas industrijas cilvēki, bet tajā pašā laikā mēs mazliet ejam katrs citā virzienā, un man ir izdevīgāk, ka man būtu daudz izdevīgāk, ja cilvēki mani neatpazītu, bet Matīs zinātu, ka esmu labs aktieris. Un tad pamēģini to izdarīt. Jā, kamēr tavā gadījumā halčas visas nāk nevis no kastingiem, bet no tā, ka tevi atpazīst. Tev nav bērni, jā? Nav vēl. Bet kā jums šķiet, kā ir tad, kad tu īsti neizvēlies, vai tev ir dzeltenais potenciāls, vai tev nav dzeltenais potenciāls? Es varu godīgi pateikt par sevi. Es neesmu to nekad izvēlējusies tiekties, bet man vienmēr ir bijis jautājums. Es vienreiz pat saskaities, nepateikšu, kurā gadā, cik reizes nedēļā tiek uzrakstīts, kādi ir mani mati. Kādi ir mani Delfos, piedošana, laimīgā. Vai rakstīts? Es un šis ir tas manis neizvēlētais dzeltenais potenciāls. Kāpēc? Un tādā veidā tiek radīts viedoklis, par kuru veidošanu man nav ne jausmas. Iznāku no jūras, Samanta Tīna iznāk ar slapiem matiem. Iznāk tā, Samantai ir kardinālas pārmaiņas. Un tad liekas, mani mati, mana darīšana, mana dzīve, es esmu sieviete, šodien tā, šorīt tā, ir pēc nedēļas tā, bet par to tiek publiski ziņots, un tas neapzināti veido tā kā viedokli par tevi, kad
tā laikam nav ko darīt. Visu laiku tikai par sevi matiem, būt kaut ko kvalitīvu uzrakstījis, ja kā instrumentu, kādu kvalitīvu dziesmu, ja, bet visu laiku par matiem. Un šis ir tas, ko es neizvēlos, uz ko es netendējos, bet tas notiek neatkarīgi no manis, man nezinot, bet tas vienkārši notiek. Samant, ja tev būtu apnicis, ka raksts par taviem matiem, tu būtu to problēmu atrisinājusi. Zin kā, visam dzīvē jābūt balansā. Manam vīram arī nav matu, un tāpēc mēs kaut kā viens otru atbalstām. Un par viņu neraksti, pareizi. Mēs pie tā strādājam, lai tas tā nebūtu. Niklau, man ļoti aizķēra tas, ko tu teici, ja, par to tātad nepiekrist uz visādiem šeidī tur projektiem, ja, un nenākt un nepiekrist lietām, ja, kuras liekas, ka šitas nav priekš manis. Man ir dzīves piemērs. Un tagad es mēģinu saprast, vai tad mans projekts ir viens no tiem. Ir tāds podcasts Atver muti nosaukums, Radio Tev kopdarbs, ja, ar Lauru Zalānu. Vienādi sakot, Latvijas valsts prezidents atnāca pie mums, Edgars Rinkēvičs kungs. Lauris Rēniks nenāk. Tātad šeidī projekts Atver muti, Radio Tev podcasts. Tagad, tu gribi teikt, ka prezidents iet tikai uz šeidī projektiem? Iesim tālāk. Mēs jau tojamies noslēgumam, kā reiz pēdējās 14 minūtes. Stāstiet, lūdzu, kā mainās līdzcilvēku attieksme tajā momentā, kad jūs paliekat atpazīstami? Palikāt jūsu gadījumā, protams, arī, un varbūt vēl ir kaut kādi novērojumi no malas. Un pēkšņi ir daudz draugu. Jā, kaut kurā momentā arī tā var būt. Tā, ka tev bija daudz kendamas pārdotas, parādījās daudz draugu. Jā. Labi, nē, man liekas, es redzu sāk, kad līdzcilvēku attieksme manā gadījumā absolūti nemainās. Ne ģimene, ne draugi pilnīgi nekādā veidā neskatās man citādāk, bet jā, noteikti ir vairāk apkārt cilvēki, kuriem arī tā tēma ir interesanta, kas grib būt tuvāk tam notikumam. Es simpli as that. Man liekas, īstenībā var pamainīties arī tas, ka cilvēks, piemēram, nepazīstam cilvēku tev raksta retāk, manā gadījumā, piemēram, raksta retāk, jo viņi domā, ka tā būs uzmākšanās kaut kādam tur pazīstamam cilvēkam. Un tad, ja tu ar viņu parunāji, saka, kāpēc tu neuzraksti? Bet kā es tā rakstījuši tur pazīstamam cilvēku? Ja es nebūtu pazīstams, viņam no manis kaut ko vajadzētu, viņš gribētu pajautāt, viņam būtu vieglāk uzrakstīt nekā tad, vienalga kaut kādai sociālos tīklos. Bet citādi tā, rādi draugi, es nedomāju, jo kas tie par draugiem, kur teikt, tu tagad slavens, es ar tevi netusēšu, es šaubos. Jo priekš viņa, viņš tevi redzējis, kopā pa pliko peldamies, bez drēbēm. Kāds tu slavenība, ja tu esi redzēts pliks vispār? Un ja tev būtu dzeltenais potenciāls, viņš te nofočētu un aizsūtītu noteikti kādam. Bet nav. Piezīmēt arī matus. Manā gadījumā, ja viņš man nofočātu bez drēbēm, tas nevienu neinteresētu reāli. Es varu piebilst, ka es esmu izjutusi to, kā izmainās līdzcilvēku attieksmi, kaut vai arī aizbraucot uz dzimto pilsētu, uz Tūkumu, kur satiec savus klases biedrus, un man vienkārši gribas būt klases biedram ar klases biedriem. Un tad, protams, kā, bet tu jau, kā tas, es lasīju to, kā ir īstenībā tas, un te es teikšu, ja tur tā ir rakstīts, tad tā arī ir, neiedziļinoties un nestāstot, tur tagad izstāstīt, kuram ir taisnība, kuram netaisnība, bet tu izjūti tādu, kad gribas zināt un izprašņā, un kā tad tas, un par tikko pieminēto manu kaimiņu sveiciens Laurim, Lauris Rēniks, man skaņš nodošu pajautāšu, kāpēc viņš neiet uz šeidī pasākumu. Un mēs arī esam runājuši, kad viņš ir lidojis mājās no koncerta Īrijā, un kāda sieviete viņam ļoti zinātkāri piesēdusies un teiks, klausies, jūs taču ar Samantu dzīvojat vienā mājā. Un es vēl biju viena, viņa saka, viņa viena, tu viens, un varbūt jūs tos kauliņus kopā sametat. Un tādas, un Lauris man to visu pēc tam stāsta, kad
mainās tiešām, kā uz tevi skatās, un cilvēki jau savā galvā ir izveidojuši ģimenes, pārus, un kuriem ar ko labāk vajadzētu būt, un arī tie paši tavi draugi vai labi paziņas vienmēr zina, kā būtu bijis labāk performēt, kādu kleitu vajadzēja vilkt, kādu nevajadzēja, un tā tālāk. Bet es to pieņemu ar tādu pateicību, mīlestību, ka viņi jau grib tikai kā labāk. Un ja viņiem šķiet, ka zina, bet varbūt, ka arī viņi zina, un te es ļauju. Tad Lauris un tu un... Nē, mans vīrs šeit sēž un neko. Tad Lauris un tavs vīrs? Džek, glābiet situāciju. Nedzer ūdeni tagad. Izkristalizējas draugi tajā brīdī. Jo ir tie, kas tevi uztver kā tevi, un tad ir tie, kuri tevi sāk aicināt uz pasākumiem, kuros tev nav jābūt tikai tāpēc, lai parādītu, ka mēs esam pazīstami. Bet tas ir ļoti, ļoti minimāli. Mums, starp citu, Latvijā nav tik izteikts slavenību kults kā daudzās ārzemēs, un mums visslavenākie latvieši, pieņemsim, Kristaps, tas pats slavenākais latviešu cilvēks šobrīd, neskaitot Raimondu Paulu. Bet viņš var staigāt pa Rīgu mierīgi. Nu, viņam pienāks kāds nofočēsies, viss būs kārtībā. Ņujorkā viņš nevar iziet uz ielas, viņu apēdīs. Līdz ar to arī ar draugiem ir tas pats, ka mums paldies Dievam, šeit ir ļoti mierīgi vide arī cilvēkiem, kas ir mazliet zināmāki kā pārējie. Jā, nu tagad atspērdīs. Matīs, tev varbūt ir ko piebilst šī sakarā. Man liekas, ka tie īstie draugi parādās tad, kad ir kaut kādas kļūdas pieļautas, un tad, kad ir slikti, tad var saprast. Vai tad, kad ir kaut kādi, piemēram, rāmāki periodi radošajā darbībā, nu tad vēl. Bet, ar domu, kur tu esi pazudis, tā kā, ja? Kad būs? Nu, tāda mēdz gadīties, jā. No, jā. Jā, jo nevar jau visu laiku būt pirmizrādes un tā tālāk. Kāds ir labākais padoms, ko jūs esat saņēmuši savas karjeras laikā? Labākais padoms, varbūt jūs katru rītu izlasat kādu motivācijas kvotu, ja, tādu teikumiņu, kas jūs iedvesmo katru rītu atvērt acis un izlīst no gultas ārā. Man ir 12 gadus. Ja ir bērni zem 18 gadiem, var aizspiest ausis. Tas citāts skan šādi. Dzīve pati visu noliek uz paplātes, jāmāk tikai nesapisties un paņemt. Tas ir kā padoms, kā citāts. Bet man ļoti daudz palīdzēja dzīvē. Ja kādam ir piemetināta arī varbūt kāda persona konkrēti, arī varbūt ir, kā jūs, nezinu, elks motivators un tā. Man liekas, kas ir svarīgi skatīties uz tiem cilvēkiem, kas ir ilgstoši savā profesijā cienīti. Piemēram, Samanta Tīni, manuprāt, ir ļoti labs piemērs, kur tu ilgstoši uzturi savu profesionālo līmeni tādā līmenī un nepārtraukti eksperimentē. Padzīvošu Lietuvā, piemēram, vai padziedāšu lietuviski, piemēram. Katru reizi, kad tev rodas kaut kāda iespēja, saka jā. No sākuma pasaka jā, pēc tam domā, ko ar to visu iesākt. Cik reizi ir tā, ka tu brauc uz kaut kādu pasākumu, domā, ka Dievs būtu gatavs samaksāt jums dubultā, lai tikai man nebūtu jābrauc šo pasākumu. Es nekad neko tādu neesmu darījis, nekad mūžā. Katru reizi, kad tev liekas, ka nevajag, Valdi, vajag. Vienmēr katru reizi, kad tev ir iespēja pasakt, jā, pēc tam skatīsies. Nē, tomēr nevajadzēja. Tātad seksa guru 4 gadus spēlēt, tas bija viss. Tas bija jā, ļoti riskanti. Riskanti. Un atkal, domā, ko tu dari ar komunikāciju. Es ļoti uzmanījos, lai seksa guru nekļūst slavenāks par, par rītprogrammas vadītāju vai par pasākumu vadītāju. Un tāpat atnāk uz konferences, kāds konferences dalībnieks saka, mēs runāsim par seksu. Es saku, ir tik slikti? Jap. Un tad tu saproti, ir pienācis laiks, ka varbūt vairs nevajag STV vadīt raidījumu par seksu. Ja tu sāc asociēties ar kaut ko, kas ir pārāk šaurs, bet tev gribās visu, tad tas ir tas brīdis, kurā šeit mēs piebremzējam. Bet citādi saka jā visam. Jo tu nekad nevar zināt, kas tev sanāk. Iedomājies tev pirms 15 gadiem teikt, Kendama, tā ir tava lieta. Tu pat nezinātu, kas tas tāds ir vispār.
Tā kā jā, saki jā katru reizi. Un skaties uz tiem cilvēkiem, uz to pašu Samantīnu, mēs varam skatīties. Samanta, kas ir tas, tavuprāt, kāpēc tie 14 gadi joprojām, un tu esi aktuāli? Es varētu atbildēt ar to, ko es vēlējos teikt, ka negulēt uz veciem lauriem un nepieķerties šā brīža realitātei, jo realitāte ir nepastāvīga. Un, kā es vienmēr nepaguršu to teikt, tas koks, ko jūs, piemēram, iestādījāt vakar, jau rīt viņš būs pavisam cits. Viņš jau būs mazliet paaudzies, jau mazliet stiprāks un spēcīgāks. Un, vai jūs ejat tam līdzi, vai jūs tam neejat līdzi. Tā kā nepieķerties lietām un vienkārši iet uz priekšu un katru savu sasniegumu, katru savu pakāpienu izmantot kā nākošo, kā iespēju nākošajam pakāpienam, nevis sauļoties, zvilnēt un dzert kokteļus un priecāties par vienu sasniegto pakāpienu, jo tas pakāpienis drīz var pazust, kas ir tikai jūsu bāze, un man iespējams tas turās tikai uz salmiem. Man tā nepatīk būt opozīcijā ar tevi, bet man ir pilnīgi pretēji. Jo man ir tie aktieri, kas tiešām, kas mums ir jau leģendu grāmatās ierakstīti, vēl joprojām spēlējuši, mums starp aktieriem ir ļoti vienkārši. Naudu tu iztērēsi, reputāciju tu neatgūsi. Un līdz ar to mums tieši pretēji neņem visu, ko tev dod. To piķi tu iztērēsi un tu nofilmēsies kaut kādā vienā sūdīgā projektā un tas tev vilksies. Un tev gadiem, mums kā aktieriem, Matīs to pašu saka, jo mums kā aktieriem var viens projekts izčakarēt 5 gadus no karjeras tikai tāpēc, ka tu aizgāji tur dēļ naudas. Un ir, es saku, mūsu profesijā ļoti daudz, kas iet uz naudu un ir, kas iet uz kvalitāti. Un ja tu saglabā kvalitāti, tad tavas karjeras ilgspējība ir mūžīga, kamēr, ja tu ej spīķi, tas ļoti ātri pazudīs. Kāpēc tu par naudu runā? Tāpēc, ka šajā gadījumā halči ir nauda, kāpēc tu ņem halču, lai nopelnītu piķi? Tu nekad par jaunu projektu vai par jaunu jomu, kurā tu neko nejēdz, neņem to naudu, ko tu ņem par lietām, kuras tu jau dari 10 reižu. Tātad, piemērs, sākās pandēmija. Visi pasākumu vadītāji paliek bez darba. Visi. Un ko tu darīsi? Tu mēģināsi attīstīt kaut ko online. Pirmie pasākumi, ko es online novadīju, pirmais bija par izmēģinājumu pasākums, otrais bija par šampanieti, trešais bija par, 5 reizes mazāku samaksu nekā normāli. Un tikai tad, kad tu kļūsti par profiņu, tikai tad sākam runāt par naudu. Jā, mēs te par divām dažādām lietām runājam. Tie pasākumi, tu vadīji pasākums, tur tu vadīji šitā. No manas puses, tu vadīji pasākums. Es runāju tikai par savu nišu. Es eju filmēties pēc iespējas labākos projektos, un ja man piedāvā milzīgu piķi, bet sūdīgu projektu, tomēr noturēties un neaiziet dēļ naudas un saglabāt savai karjerai kaut kādu augšupēju. Tādā ziņā tas bija domāts. Tev bērni ir? Dāmas un kungi, varbūt mēs reāli tuvojamies jau noslēguma fāzē. Varbūt kādam no auditorijas ir kāds jautājums, ko gribētu paspēt uzdot kādam no klātesošajiem. Celiet roku droši un kliedziet. Nevar būt! Mēs apsolamies nekomentēt. Jā, lūdzu. Kā tikt vaļā no bažām, ka nesanāks? Tāds ir jautājums. Izdara un sapratīs, ka nesanāks. Un saprot, ka bažām nebija pamata. Vēl viens laikam, lai kaut ko dzīvē izdarīt, jābūt gatavam dabūt pa mīts un pēc tam atkal piecelties. Un neuztver to varbūt tā kā ļoti praktiski, bet vairāk teorētiski. Es iespējams liktu sev pajautāt pašam, par ko man ir bažas, kāpēc man ir šīs bažas. Vai es varbūt neesmu pietiekoši sagatavojis, nezinu, par ko iet tieši runa, bet kāpēc, par ko man ir bažas? Vai par to, ko domās citi, vai tu gribi patikt, to tu nekad nevarēsi zināt. Bet pajautā šo sev tā kārtīgi, par ko ir šīs bažas, kāpēc man tas tik ļoti rūp šīs te bažas, ka man nesanāks. Un lai nesanāk, 5 reizes labāk, lai nesanāk, bet 6. reizi jau tu zinās, kā nevajag darīt, lai sanāktu. Bet pajautā šo jautājumu. Īstenībā nesanāk, tas ir baigi vērtīgi. Dažkārt vērtīgāk nekā sanākt. Un man liekas, ka man, piemēram, daudz vairāk
noderīgs bija tās pieredzes, kur man filmās, piemēram, kaut kas nesanāca, kaut kādu paņēmienu izmēģināt vai kaut ko sižetiski izdarīt, nekā tas, kur viss aizgāja tā, kā es biju iecerējis. Daudz ko var iemācīties no visādām lažām, bet tad es piekrītu Samantai par to, ka jāmeklē tas cēlonis, vai tas ir kaut kāds kauns, no kā baidās, vai kaut kas cits, un kāpēc tas tā ir. Jo, principā, darot par to nevajadzētu domāt. Darot vajadzētu domāt par to, kā maksimāli veiksmīgi realizēt to ieceru un kā iet uz priekšu ar ieceru. Un tad pēc tam visi vērtējumi tāpat būs. Un tāpat, ja jūs, nezinu, jebkuram māksliniekam, jebkuram mākslas darbam un jebkuram produktam vienmēr ir, teiksim, tāds vērtējums, normāls sadalījums, tā to varētu saukt. Pat izcilām filmām būs daudz cilvēku, kur teiks, ka tas ir briesmīgākais sūds, un tāpat būs ļoti švakām filmām daudz cilvēku, kur teiks, ka tās ir ļoti labas un viss pa vidu. Ja? Tā kā vienmēr būs ļoti daudz dažādu viedokļu par to produktu, mākslas darbu, vienalga, ko jūs radīsiet, tas būs jebkurā gadījumā. Vai jums tas liksies pašiem, ka tas izdevās vai ne? Tas ir nesenāk tad, ja tu esi iztēlojies konkrētu rezultātu, kam jābūt. Un es absolūti pēdējo reizi pieminēšu bērnus, bet tas ir tā kā likt bērnus gulēt. Tad, kad tu liec bērnus gulēt, tev pēc tam ir padomāt tur veļu izmazgāt, nezinu, filmu paskatīties, grāmatu palasīt vai patupīt, nezinu, sociālos. Un kas notiek vienmēr tad, kad tev ir plāni pēc tam, kad tu būsi nolicis viņus gulēt, viņiem vienmēr tad čurāt vajag, tad muguru pakasīt, tad ēst gribās, un tad kaut kas sāp, un tad nav īstā pasaka vai nav īstā šūpuļdziesma. Un tu besies ārā, tāpēc, ka tev ir plāns, un starp tevi un to tavu plānu stāv tas stulbais bērns, kuram atkal kaut kas nav tā kā vajag. Vienīgais veids, kā nebesīties ārā, ir nevis domāt, es nolikšu bērnu gulēt, un tad notiks tas, bet liekot bērnu gulēt, tu domā, interesanti, kā mums ies šovakar? Tad jebkas, kas notiek, ir ok. Šovakar mums tas čurāt. Labi, ok, čurāt divreiz. Niklaus gribēja laikam kaut ko noslēgt, ne? Nē, man likās, ka visi kaut ko pateica, man arī jāpasaka, bet netikt vaļā no bailēm, tāpēc, ka es nezinu, kā tev, katrs mēs esam dažādi, bet man tā sajūta, ka man varētu nesanākt, liek man izdarīt nedaudz vairāk un mazliet vairāk pacensties, un tas ir tas dzinulis, jo ir bail, ka nesanāks. Tik vienkārši man tas ir. Dāmas un kungi, laiks mums ir apstājies, jau visu laiku mums rāda, ka ir 1 sekunde palikusi, un viņš vairs netikšķ uz atpakaļ. Tas nozīmē, ka laiks ir noslēdzies. Man bija patiesi prieks ar jums visiem kopā šeit sēdēt. Man izkristalizējās tas, ka jūs esat tik dažādi, un lūdzu tādi arī palieciet. Dāmas un kungi, uztaisam vēlreiz skaļus aplausus. Niklaus Kurtnieks, Matīs Skaža, Samanta Tīna, Ingus Rotovs un Valdis Melderis. Lai jums visiem fantastisks sarunu festivāls Lampa šajā gadā, un tiekamies jau kaut kur citur. Radio TV Viļņos iespējams. Čau visiem, paldies!